Kalistēnika iesācējiem – vingrinājuma izvēle. Vingrinājumi ir kā ķieģeļi, no kuriem sastāv to treniņu programmu. Tāpēc izvēlēties vingrinājumus, kas atbilst taviem mērķiem, ir ļoti svarīgi. Bet kā to izdarīt? Un vispār, kādiem vajadzētu būt taviem mērķiem? Ja tu esi pilnīgs iesācējs, uz ko šis video arī ir tēmēts, tavam galvenajam mērķim vajadzētu būt attīstīt muskuļu masu, ja pat arī tavs mērķis ir kļūt tikai spēcīgākam. Redzi, to muskuļu masa ir kā spainis, un spēks ir ūdens, ko tie var ieliet. Ja tavs spainis ir ļoti mazs, kas tas parasti ir iesācējiem, tad tie vienkārši nevar ieliet daudz ūdeni. Tāpēc tā vietā, lai censtos pārpildīt jau esošo spaini, to vajag vienkārši padarīt to lielāku. Un kā mēs to varam izdarīt? Ar kalistēnikas pamatvingrinājumiem. Tie ir ideāli piemēroti muskuļu masas attīstīšanai, jo tie iesaista vairākas muskuļu grupas vienlaikus. To grūtības pakāpe ir viegli pielāgojama un tos ļoti ātri var apgūt. Un kas tie būtu? Tie iedalās 3 kategorijās – spiešanas, vilkšanas un kāju vingrinājumos. Spiešanas vingrinājumi trenē krūtis, plecu priekšējo daļu un tricepsus, un tie ir atspiedieni, dipi un plecu atspiedieni. Vilkšanas vingrinājumi trenē muguru un bicepsus, un tie ir pievilkšanās guļus. Savukārt kāju vingrinājumi, vienīgais, ko tie trenē, ir to spēju paciest sāpes. Labi, kā jau pēc nosaukuma var pateikt, kāju vingrinājumi trenē kājas, un tie ir pietupieni ar vienu kāju un bulgāru pietupieni. Tagad, kad tu zini visus kalistēnikas pamatvingrinājums, es to parādīšu īstu demonstrāciju katram no tiem. Lai izpildītu atspiedienu, nostājies balstā guļus ar rokām plecu platumā. Lēnām nolaid savu ķermeni līdz zemē, uz brīdi apstājies un spiedies atpakaļ augšā. Lai padarītu to vieglāku, vienkārši paaugstini savas rokas virs zemes. Jo augstāk tās būs, jo vieglāk būs atspiedieni. Vēl viena opcija ir darīt tos uz ceļiem. Lai izpildītu dipu, nostājies balsta pozīcijā uz līstikām, lēnām nolaid savu ķermeni lejā, uz brīdi apstājies un spiedies atpakaļ augšā. Lai padarītu to vieglāku, vienkārši nolaid savas kājas uz līstikām sev priekšā. Lai izpildītu plecu atspiedienu, nostājies balstā guļus un panāc tuvāk savām rokām, lai tavs dibens būtu gaisā. Tad lēnām nolaid savu ķermeni līdz zemē, uz brīdi apstājies un spiedies atpakaļ augšā. Tāpat kā ar atspiedienu, lai padarītu plecu atspiedienu vieglāku, vienkārši paaugstini savas rokas virs zemes. Lai izpildītu pievilkšanos, karājoties no stieņa, pievelcies līdz tavs zods ir pāri stieniem un lēnām iztaisno savas rokas. Lai padarītu to vieglāku, vienkārši atrod zemu stieni, nolaid kājas uz zemes sev priekšā. Lai izpildītu pievilkšanos guļus, atrod zemu stieni, nostājies kārienā guļus zem tā. Tad velc savu ķermeni pie stieņa un lēnām iztaisno savas rokas. Lai izpildītu pietupienu, nostājies ar kājām plecu platumā. Pietupies cik dziļi vien vari, neatlaižot papēžus no zemes un piecelies atpakaļ. Ja šis vingrinājums to šķiet pārāk viegls, tad tu vari to veikt arī uz vienas kājas. Es tikai iesaku to pie kaut kā pieturēties, lai tev nav vēl papildus jādomā par balansu. Un, lai izpildītu bulgāru pietupienu, nostājies uz vienas kājas un atstāj otru kājas paaugstinājumu sev aiz muguras. Pietupies līdz tavs aizmugurējais celis pieskarās zemē un piecelies atpakaļ. Šie ir visi kalistēnikas pamatvingrinājumi, kurus tu kā iesācējs vari veikt. Izvēlēs vienu vai divus vingrinājumus no katras kategorijas un tiekamies nākamajā video par tehnikas pamatiem. Čau!